Šodien ārā 0 grādu, -1. Jāskruvē vaļā būs tagad tā putuplasta nosiltinātā kaste, tur iekšā ir 2 litija dzelzs fosfāta akumulātori un jāliek 3. Kastes attaisīja vaļā, kaut arī ārā ir -1, te temperatūru rāda 11 kastē, un te 12 grādi. Tad kastē ir silts un akumulātorā vēl siltāks. Labi, izskatās, ka vieta te varētu būt, lai strādātu. Tad krāmējuši 3. kasti virsū, ka šī jaunā kaste arī ir 19. versijas JK BMS-u. Pēc tā smukā ekrāna var spriest. Ieliku 3. kasti un izskatās, ka pat strādāt varēšu tur kaut kā guļus. Pirmajam plus pa labi, plus mīnus, plus mīnus. Un starplikas pa vidu visur. Lai kājas nesalst. Pamazām darbs iet uz priekšu. Lieku te kopā to 3. kasti. Liekot tā pusi. Plus, mīnus. Katru reizi, kad es braucu akumulātoru liku kopā, es mājās sagatavoju vienmēr vienu tādu lamināta dēlīti, vienā galā un otrā galā. Pēc biezuma viņš tieši labi, un te rezultātā tad, kad salieku kopā, te ļoti labi saspiežās, jo pretējā gadījumā, ja tāda lamināta dēlīša nav līdzi, tad ļoti daudz starplikas aiziet. Tā kā apmēram 5 mm tur papildus vajag ielikt. Var būt, ka viņi bišķiņ lielākiem klučiem, arī biezākiem paredzēta šī kaste. Atkal ir dažas izmaiņas. Tagad tiek dota tāda lapa līdzi, lai varētu salikt kopā. Kādreiz vienkārši bija PDF fails. Un vēl viena izmaiņa, es pamanīju, ka šeit bija tie 2 tādi štepseļi, T1 un 2, kur nekādā gadījumā nedrīkstēja sajaukt kabeļus. Kādreiz viņi bija vienā krāsā, tagad viens ir balts un viens ir melns, un arī kabeļa galā viens ir melns un balts. Skaisti. Pievienoju tagad priekšējo paneli. Te viss ļoti labi un saprotami. Baltajā štepselī baltais spraužās, melnajā melnais, neko te sajaukt nevar. Tur visu saskrūvēju. Un ekrāniņš kaut ko rāda. Jā, tā ir 19. versija.